pirmapējos dabas spēkos. Jūs esat iejaucies pirmapējos dabas spēkos, un es to nepieļauju. Vai tas ir skaidrs? Jūs domājat, ka esat apturējis biznesa darījumu? Tā nebūtu nav. Arābi ir savākuši miljardiem dolāru no šīs valsts, un viņiem te ir jānoliek atpakaļ. Tā ir plūdmaņa gravitāte, tas ir paisums un bēgums. Tas ir ekoloģiskais līdzsvars. Jūs esat vecs vīrs, kurš domā nāciju un cilvēku attiecībās. Nav nekāda nācija, nav nekāda cilvēka, nav nekāda Krieva, nav nekāda Arāba, nav trešā pasaules valsts. Ir tikai viena vienota sistēma. Liela un milzīga, savstarpēji saistīta, miedarbojoša, multimainīga, multinacionāla dolāru valdīšana. Petrodolāri, elektrodolāri, multidolāri, eiro, rubļi, mārciņas, šekels. Tā ir internacionāla valodas sistēma, kas nosaka dzīves kopumu uz šīs planētas. Tā ir lieta dabiskā kārtība mūsdienās. Tā ir atomārā, tā ir subatomārā, tā ir galaktiskā kārtība. Un jūs esat iejaucies pirmapējos dabas spēkos, jeb pielikumus, un es to nepieļauju. Jūs parādāties savā 21 solīgajā ekrānā un kaucat par Ameriku un demokrātiju. Nav nekādas demokrātijas, nav nekādas Amerikas. Ir tikai IMB, DuPont, Dow, AT&T, Union Carbide, Eiropas Nacionālais valūtas fonds, Eiropas centrālā banka. Tās ir mūsdienu nācijas vilkums. Mēs vairs nedzīvojam ideālo nāciju pasauli. Pasauli ir akcijas sabiedrība, koledži, nepielūdzam biznesa pašnoteikumu vadību. Nav nekāds mākslas, kur māksla tieks ar biznesu vai biznesa tieks ar mākslu. Ir tikai vienīgs, kairos, biznes. Pasaule ir biznes. Tāds jau ir bijis, kopš iznācis cilvēks no grotām. Dzīvos, lai redzētu ideālu pasauli, kurā nebūs nekad, ne vārdarbības, ne trūkumu, ne apspiešanas. Būs viens liels, vispasaules uzņēmums, kurā strādās viss kopējā labumā. Kāds tam piedalēs daļa akciju, un viss galvācija būs izklējāta.